Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Lūka. Tad Lūkas evaņģēlijas 2. nodaļa no 41. panta. Un Jēzus vecāki gāja ik gadus uz Jeruzalemi Paskā svētkos. Kad nu viņš bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzalemi. Un kad svētku dienas bija pagājušas, tad tiem atkal uz mājām ejot, bērns Jēzus palika Jeruzalemē, un Jāzeps un viņa māte to nezināja. Bet tie domāja, ka viņš esot pie ceļa biedriem, un vienas dienas gājumu nostaigājuši tie meklēja pie radiem un pazīstamiem. Līdzīgi kā mums, puikas daudzās apkārt, jā. Jēzus bija tāpat kā vispārējie puikas, jā. Daudzās apkārt, pazuda tur kaut kur, varbūt tur. Es tur nezinu, kur tās puika ir, pie kaimiņiem vai pie draugiem vai skolā vai kur, jā. Un, kad tie viņu neatrada, tie gāja atpakaļ uz Jeruzalemi, lai to meklētu. Un pēc 3 dienām, kad tie viņu atrada templī, sēžam starp mācītājiem un klausoties un tos jautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, iztraukušies brīnījās par viņu saprašanu un viņa atbildēm. Un viņu ieraudzījuši vecāki pārbijās, un viņa māte sacīja viņam: mans dēls, kāpēc tu mums to esi darījis? Redzi, tavs tēvs un mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Un viņš tiem atbildēja: kam jūs mani meklējuši? Vai nezinājāt, ka man jādarbojās sava tēva lietās? Bet tie to neizprata un viņam sacīja to vārdu. Un viņš nogāja tiem līdz Nācereti, un viņš bija tiem paklausīgs, bet viņa māte visus šos vārdus paturēja savā sirdī. Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Tas ir tā kunga evaņģēlijas. Lūksim, kungs, Jēzus piepildi mūs ar tavu atziņu, ar tavu gudrību, ar tavu atklāsmi, lai mēs no šejienes dodamies projām uzbūvējuši šo ticības sēklu uz stiprākiem, drošākiem balstiem. Jēzu, palīdz mums sagatavoties laikiem, kas nāks, un lai mūsu sirds tavā priekšā būtu ar vienu taisnu un patīkamu. Jēzus tavā vārdā lūdzam. Āmen. Ja atrodam šeit, ka Jēzus bija tāds, šim mēdz arī pazust, un man nāk prātā kāds gadījums no manas bērnības. Mēs tur pavasarī vai rudenī, nezinu, mēs daudzamies, un panāk mājās, aiziet gulēt, un naktī ap 2 vai 3 man modina augšā, kur ir palicies tas un tas mans klases biedrs. Kā kur palikās, tāpat viņš bija kaut kur tur, jā. Mēs daudzījāmies, tad mēs tā kā aizgājām katrs savu māju, bet tā mamma savu puisīti mājās nesagaidīja. Jā, un tad bija tā, ka viņš mājās pārdās no rīta, jo es nezinu, kas tur bija gadījies, bet viņš bija ielīdz automašīnā, viņš bija aizbraucis kaut ko. Jā. Bet es biju toreiz tik mazs, ka es šīs lietas vēl nesapratu, un es tikai domāju, kāpēc man neļauj gulēt. Jā, bet tas nodienas bija ļoti traģisks, un paldies Dievam, ka viņš labi beidzās. Jā, tāpēc mēs arī saprotam, ka Jāzeps un Marija, ka viņi ar asarām acīs meklē savu bērnu, tas ir normāli, jo arī viņi ir tādi paši cilvēki kā es un tu, kuri piedzīvo kādas notikumus. Tikai varbūt šeit redzam, ka tas, kas ir 1. Timoteja vēstulē, ka beidz no jaunības iekārēm, ka mūsu pestītājs no bērnības samērā precīzi apzinājās savu aicinājumu, un tāpēc viņu atrada templī, tur patiešām viņam bija jābūt. Bet mēs šodien turpināsim lasīt šo vēstuli ebrejiem, kā mēs saprotam garīgā un fiziskā nozīme. Un ja mēs pieņemam šī vēstule ebrejiem tikai ebrejiem, tādā gadījumā daudzas tikai vienīgi no gara piedzimušiem kristiešiem saprotams lietas šeit ir, viņas nav saprotams tiem, kas vēl dzīvo pēc miesas, un to mēs arī šodien ieraudzīsim. Bet tas, ko es aicinu tevi, kad tu lasi rakstus, ja meklē viņos tās nozīmes, kas tevim attiecās. Pirmā, protams, ir tiešā nozīme, bet otrā arī ir garīgā nozīme. Ko gars saka par šīm lietām? Un kā piemērs ir Pāvila 1. vēstule korintiešiem. 14. nodaļa no 6. panta. Ja es, brāļi, nāktu pie jums mēlēs runādams, jā, paldies Dievam par mīļu dāvanu.
Paldies Dievam par to. Tas ir kaut kas abrīnojams. Jā. Bet ja es nāktu pie jums uz draudzi, uz ērgļu draudzi, runādams mēlēs, ko tas jums palīdzētu? Jā. Ko tas jums dod? Neko. Jā. Tas ir paredzēts paša ticīgā celšanai, bet tas nedod draudzē neko. Jā. Ja es nesludinātu jums nesdams vai nu atklāsmi, vai atziņu, vai pravietojumu, vai mācību. Ievērosim šeit 4 elementi. Pirmais ir atklāsme, atziņa, pravietojums un mācība. Jā. Augstākā ir atklāsme. Ir atklāsmes grāmata. Jā. Tā ir augstākais līmenis. Tad kā notiks paraugšana? Tā ir atklāsme. Tas ir augstākais līmenis. Un Pāvils bija pilns svēto garu. Viņam nāca atklāsmes, un viņš rakstīja viņas draudzē. Un dažkārt domāju, kā tas varētu būt, kurš būtu manā skatījumā tāds piemērs, ar ko es šodien varētu salīdzināt apostolu Pāvilu. Man liekas, tas varētu būt kaut kas starp TV Joshua un starp Branhamu. Tāpēc TV Joshua ir ļoti ģeniāls, kā viņš sadzird, kā vajag šodien evaņģēliju pasludināt. Un viņš uztaisa televīzijas kanālu, un visa pasaule redz viņu kalpošanu. Ja? Ļoti ģeniāli. Tāpēc kā apostols Pāvils savā laikā, kā lai es visiem cilvēkiem palīdzu, es esmu tikai viens. Es lūkšu par sviedrautiem, par kapaslaktiņiem. Un viņi nes viņas mājās, nes uz tavu pilsētu un deva no rokas rokās. Un cilvēki tad dziedināti. Ja? Tā kā ģeniāls. Vai kā es nevaru vienlaikus būt pie kolosiešiem, pie efesiešiem, pie smirniešiem. Es uzrakstīšu vienu vēstuli, lai viņi aizsūta viņiem, un tie, lai pārraksta aizsūta viņiem. Ja? Un toreiz pergaments bija tik dārgs, ka tas varētu būt pielīdzināms šodienas televīzijas kalpošanai. Ja? Tas bija ļoti dārgs, ko viņš darīja, ja? Bet viņš ļoti labi aizsniedza tur precīzi redzēja šo schēmu un precīzi darbojās. Ja? Tad kā pirmais ir atklāsme. Ja? Pats galvenais un augstākais ir atklāsme. Ziniet, kad Jēzus jautāja, ko jūs sakiet par mani, kas es esmu? Un viņi saka, Elija, pravietis, jā, un kas? Un tad Pēters saka, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus viņam saka, tu esi svētīgs, Pēteri, jo tev to neatklāja miesa un asins, bet tēvs, jā. Pēteris saņēma atklāsmi. Atklāsme ir nesalīdzinājumi augstāka nekā cilvēka gudrība. Ja? Atklāsme. Kā man rīkoties šajā situācijā? Ja Dievs tev saka, viņš taps dziedināts, ja tu uzliksim rokas, tā ir atklāsme. Ja Dievs to teica, uzliks rokas, tā būs. Es atceros vienu gadījumu, kad es Rīgās, viens vīrs, viņš ir klaidonis, viņam nav nekā, viņš tur staigā. Viņam brālis, kurš ir ar garīgu atpalicību. Un viņš stāsta, man bija tāda situācija. Mans brālis, kurš nesaprot, kas ir notikums, gāja pāri ielai, un motus viņam diņš viesū. Un mans brālis ir slimnīcā, viņš tur guļ pie tām sistēmām. Un ne mums naudas, ne mums nekāda mums nav. Un es tur sēžu, domāju, ko man tagad darīt? Un tagad viens saka, uzliec viņam rokas un lūdz, ja? Kur ir, ja? Un es uzlieku roku, viņi pērzi, es tev nevaru, es ne, ja? Uzliec rokas un lūdz. Viņš uzlieka rokas, lūdza, un brālim strauji uzlabās veselību, un pēc nedēļas viņš atkal tur bija, un atkal uzliek rokas, un brālis pēc laika bija ārā no slimnīcas. Ja? Bet arī par to, ka atklāsme ir pats augstākais līmenis. Ja Dievs tev runā, nav augstāka, ja? Atklāsme. Visa mūsu Bībele ir atklāsme. Tā ir no debesīm nākusi. Nākamais līmenis ir atziņa. Ja, tad es saprotu, ka šis kaut kas saistās jau ar TV Joshua kalpošanu. Ja? Tu saproti. Pēkšņi raksti runās tevīm. Ja? Pēkšņi tu saproti, kā raksts attiecināt šo laiku. Piemēram, kad Jūda bija pakāries, tad Pēterim nāca atziņa. Ja? Raksti saka, vieta nedrīkst palikt tukša. Mums jāieceļ viņa vietā cits apostolis, lai būtu 12 skaits. Un tad viņi met Lozes un Lozes tipa Matijam. Ja? Bet atziņa, kā vārdu pielietot šajā situācijā. Nākamais ir pravietojums. Atkal, ja,
gaidi pravietojumu, meklē pravietojumu un pārbaudi viņus. Bet pravietums palīdz tev būvēt. Pravietums būvēt, kāds ir šīs draudzes misija šajā vietā. Mēs esam minēti. Taisīsim alfa kursu, beta kursu, C kursu un tā tālāk. Ja? Bet, ja tev Dievs atklāja savu pravietojumu, kur ir ienaidnieka pozīcijas, vai kas ir jādara, tad netiek darīt nevajadzīgi darbi. Tad tas, ko Dievs teica, tā būs. Un, protams, ka mācība, tas ir tas, ko es šodien daru. Ja? Es mācu vārdu, bet tas ir zemākais līmenis. Viss jāpriekš, ja atnāk pravietis, ir augstāks. Atklāsme augstāks, atziņa augstāks. Ja? Izjūt no tā Ebrejiem, 13. nodaļa. 8. pants. Jēzus Kristus vakar un šodien un tas pats mūžīgi. Jeb citā tulkojumā atradam tā, ka tāds, kāds viņš bija vakar, tāds viņš arī ir šodien. Un tāds viņš būs mūžīgi. Un tas ir to, ko Jēzus darīja vakar. To viņš darīja šodien. Un to viņš darīs mūžīgi. Ko Jēzus mācīja vakar, to viņš mācīs šodien, to viņš mācīs mūžīgi. Ja? Tas ir viens no fundamentiem. Ja? Viņš nemainās. Viņš tas pats, mums ir jāmainās. Viņš ir fundamentāls. Viņš tas pats vakar dziedina, atbrīvo, maina dzīvi. Tāpatās, kā tas bija vakar, tāpat viņš šodien dara, un viņš to darīs vienmēr. 9. Neaizraujieties ar visādām, un tur būtu jābūt un svešām mācībām. Neaizraujieties ar visādām, jeb netiekat aiznesti projām ar visādām un svešām mācībām. Proti, nejauciet kristīgo vēsti ar neko citu. Ne tā būtu grieķu filozofija, ne tā būtu psiholoģijas atziņas un tālāk. Ja? Nejauciet vārdu ar lietām. Vai tas būtu budisms vai kaut kas tālāk, ja? Nejauciet šīs lietas kopā. Arī ar pagātnismu ne. Ja? Jo ir labi, ja sirds tiek stiprināta žēlastībā, ne ar ēdieniem. Ievērosim šeit sirds, kādā veidā tiek stiprināta. Ja? Kristīgā ticība vienmēr bijusi par sirdi, par tavu sirdi. Tava sirds Dievam ir dārga. Vienu dienu tavu miesu ieliks zarkā, bet tava sirds tur nebūs nekad. Ja? Tava sirds ir gars. Dievam svarīgs tavs gars. Kāds ir tavs gars? Ja? Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Ja? Tad svarīgi, jeb labi, ka sirds tiek stiprināta žēlastībā. Un pretīm ir tas, ka ne ar ēdieniem no nekāda labuma nav ticis tiem, kas tā dzīvo. Proti, arī laiku pa laikam ir dažādi tādi mēģinājumi ar ēdieniem ierobežot kristīgo ticību vai panākt vairāk žēlastības. Nē, Dievs apžēlojās, tāpēc viņš ir žēlastības pilns. Bet ēšanas, un šajā gadījumā ir tā, ka es pieļauju, ka es saprotu, ka pilnīgi visās reliģijās ir ēšanas tabū. To nevar, arī jūdiem ir savi un tālāk, un arī kristietībā kādos gadījumos ir tā, ka arī šis ir ienācis iekšā. Ja? To nevar. Izņem, protams, gadījumu, ka jums mērā būs korintiešu vēstulēs saka, ja tavs brālis neēd gaļu, un tu viņu, tad tev jādzīvo mīlestībā, ja tu gadījumā viņu mēģini ietekmēt. Ja? Ja tā ir viņa lēmums, viss ir kārtībā. Bet, ja tas ir mācītājas spiediens, tad tur nav kārtībā. Ja? Tad atkal, tu esi brīvs, ja? Un to, ko Dievs dod, viņš dod žēlastībā. Mēs esam brīvi rīkoties tā vai citādi. Un 10. ir ļoti svarīgs, kas nav saprotams citādi, kā tikai garīgi. Mums ir altāris, no kā ēst, nav brīvi, kas tiem, kas kalpo teltī. Ja tiem, kas kalpo teltī, tie šī gadījumā būs tie ebreji pēc miesas, jeb jūdi. Ja. Mums arī šajā draudzē ir altāris, no kura mēs drīkstam ēst, bet viņi nedrīkst. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas nav tik daudz par vakarēdienu, bet par šī vārda garīgu saprašanu. Un tā atslēga būtu Jāņa evaņģelijā 6. nodaļā. Jēzus saka, es esmu dzīvības maize,
Kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Ievērot šeit, ēšana un dzeršana saistās ar nākšanu un ticību. Ja? Šis ir ēdiens ar garīgu nozīmi, bet pats Kristus staigāšanas ceļš, ja pats ticības ceļš arī ir ēšana un dzeršana. Ja, tad es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, tas nesalks, kas man tic, tam neslāps nemūžam. Ievērsim teikt, ka šis vārds tiek pateikts samērā iepriekš, pirms Jēzus ciešanām un pirms vakarēdienām. Ja. To viņš pasaka mācekļiem, kas staigā tobrīd viņam pakaļ, un tad līdz Golgātai vēl diezgan tāls ceļš ejams. Bet ar šo pašu saprotīsim šo 10. pantu, ka mums ir altāris, no kura nevar ēst tie, kas pieder tur tai peltī. Ja? Tavas ticības ceļš ir ēšana un dzeršana. Ja? Kur atkal, ja gars mums nav neatklāja, tas ir noslēpts. Ja? Tavas ticības ceļš ir ēšana un dzeršana. Jēzus ir dzīvība, kurš atdod sevi tev. Un tu ticēdams viņu ēd, tu viņu uzņem sevī, un viņš ir tevī. Ja? Kas ir ēšana? Ēšana ir kaut kā uzņemšana, lai izdzīvotu. Dzīvajā dabā nav iespējams. Viss uzbūvēts tā, kāds uzņem kaut ko, lai izdzīvotu. Jā, tā ir radīts. Garīgi Jēzus nāk kā garīga maize. Arī kā fiziska, bet kā garīga maize. Tad, kad tu lasi vārdu, visi mani vārdi gars un dzīvība. Tavs iekšējais cilvēks ēd tādu, kad viņš uzņem vārdu tīrā veidā. Tie, kas kalpo teltī, ja tiem, kas šajā gadījumā ir judaismā, viņi nekad to nevar saņemt, ne saprast, ne uzņemt. Jā. Citā vietā teikts, jā, ka tik ilgi, kamēr jūs neteiksiet, uz Jāna Dāvida dēlam, jā, jūs nevarat saprast, par ko vispār ir runa. Un 11. pants, jo kuru kustūņu asinis augstais priesteris par grēkiem ienes svētnīcā, to miesas tiek sadedzināts ārpus nometnes. Tad Mūzes likums, ja, šo ķermeni visu, kas tur ir sadedzināti, bet šīs asinis, tās tiek ienestas svētnīcā. Un tāpēc arī Jēzus, lai ar savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Atkal ievērosim šeit ļoti specifiskā veidā svētais gars atklāja, ja, Jēzus Kristus šī krusta nozīme, kāpēc tas bija tur, kāpēc tas bija tā, kāpēc tas bija negodā. Tad, lai viņš darītu tautu svētu, viņam bija tāpat kā tam upuru lopam jābūt izmestam ārā. 13. Tāpēc iziesim pie viņa ārpus nometnes, viņa negodu nesdami. Un šito es gribētu, ka mēs paņemam līdzi šodien kā tādu vienu no pašiem galvenajām lietām. Ja? Pasaulē, kurā mēs dzīvojam, cilvēki ticas pēc goda. Ja? Bet šeit svētais gars saka, iziesim ārpus nometnes pie viņa negodu nesdami. Manuprāt, tā ir viena no lielām kristīgās baznīcas tādām cīņām šajos 2000 gados. Izvēlēties starp pasaules godu un starp Kristus negodu. Un tie, kas izdara pareizo izvēli, viņi nekad nepazaudē. Pasaulē vajag krāšus dienas un templis un ceremonijas un kvēpināšanu un visu pārējo, jā. Un mūziku augsto un tālāk, jā. Ļoti skaisti skan, jā. Baznīcā gan koncerts pilna baznīca ir, jā. Bet, kad vārds tiek mācīts, tad mazāk ir cilvēkus. Tad stipri mazāk, jā. Reizēm tad mēģina pielāgoties pasaules vajadzībām. Tas nav korekti. Ja tad šodien svētais gars saka, vai tev ir drosme iziet ārpusē, lai nestu Kristus negodu. Ja? Kā nereti mēs sakam, citiem būs labi būt kristietim, vai ne? Bet ko būt mums kristietim? Kā Pāvils saka, mēs esam atkritumi.
visi licināti, apsmieti, jā. Un arī tas šodien liek izvērtēt, jā, kādi mēs esam, kādas ir mūsu baznīcas, jā. Un kāda mēs būtu, ja mēs vairāk izvēlētos negodu nekā godu, ko piedāvā pasaulē. Iziesim ārpus pie viņa, ārpus nometnes, viņa negodu nesdami. Jā. Šīs pasaules gods ir negods Dievam. Tas, kas Dievam negods, šīs pasaules negods, ir Dievam gods, jā. Šīs pasaules ģeķīgos Dievs padarījis par tiem, kas ir kaut kas, lai padarītu ģeķīgus tos, kas ir kaut kas, jā. Un pēdējais, jo mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo. Lai mēs nepieķeramies šejienē. Jā. Šeit mēs dzīvojam kā svecenieki, un paldies Dievam, bet šeit nav paliekamā. Nākamo mēs meklējam, un nākamajā mēs investējam. Un tavs darbs ir investēt nākamajā, kas Jēzus saka, kas ar manību nesakrāja, tas izkrājas. Dievs zina, ka mums patīk krāt. Jā. Vienam patīk kā pastmarkas, vienam nauda, vienam kas. Dievs zina, ka mēs varam radīt. Jā. Krāja garīgi, krāja ar Jēzu, krāja to, kas nerūs, nebojājās, zaļi neropo un nezog. Tas šai reizē. Un, kad nākamās kalpošanas augstākais līmenis ir atklāsme. Tad ir atziņa, tad ir pravietojums, arī mācība. Un ar mācību arī tā, ka ir, Jākaba vēstulē teikts, netopiet daudzi par mācītājiem. Tur tāds vārds didaskaloji, jā, tiem, kas ar didaktiku saistīti. Un tur ir latviešu valodā pretruna ar mācītāju amatu baznīcā. Jā. Mācītājs ir tas, kurš māca dogmas. Un tāpēc Jākabs saka, nekļūstiet daudz par mācītājiem. Jā. Nekļūstiet daudz par tiem, kas dogmas ienes baznīcā. Šodien Ērgļos ir 3 draudzes, jā, vismaz. Vēl ir citi, kas nepiedara, kura vēl draudzes nav. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka bijuši mācītāji, kuri ienesuši dogmas. Jārīkojās tā, bet ne citādi. Un otrs saka, nē, jādara tā, bet ne citādi. Un tad jāsaka, tas sākās šķelšanās. Tas nav pareizi, jā. Un atkal, jā, par neaizraujoties ar svešām mācībām. Proti, atkal, tur kas pats ir ar didaktiku, jā, ar kaut ko tādu, kas ienes atsvešināšanos. Un arī to lūdzu paturēsim prātā. Jā. Kungs Jēzus grib, ka šeit ir viena draudze. Visi kristieši viens ir zemes sāls. Bet tāpēc, ka bijušas mācības kaut kad ienākušas. Un tad turās pie tās mācības. Es turēšos par katru cenu pie savējās. Tāpēc tā ir. Jā. Bet, kad nāk pārbaudījumi, viss ir apakaļ. Tā kā vajag. Tā kā sākumā. Tā kā saliek visus cietumā iekšā, kristiešus. Viņi visi ir vienādi. Jā. Tāpēc, ka beidzot viņi ir darījus nojauktus. Jā. Tā stāstīja vecais Bergmanis, ka Sibīrijā nokļuvuši un kristieši, vakarēdien viņiem pilnīgi vienalga, vai tur katols vai kas, bet nav nekā, nav ne maizes, nav ne vīna. Ko darīsim? Pa slepos savāksim maizīti, kurā ir rozīnītes. Ja? Tas mums būs kunga mīlestības. Un tie, kas teica, ka tādu baudījuši, teica, nav stiprāka kunga mīlestība, kā tas tur. Jo tur mēs bijām visi kā viens. Esiet svētīti Jēzus vārdā. Amen.